uzrakstījis apustulis Matejs 13. nodaļā. Gods tev, Kungs! Viņš tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Nama saimnieku kalpi atnāca pie viņa un teica: Kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja: tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpe viņam jautāja: vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja: nē, ka nezāles ravēdami, jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai, un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem: savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu! Lūksim! Mēs Tev slavējam un pateicamies, mīļais Dievs, par to, ka varam dzirdēt Tavu evaņģēliju. Un mēs lūdzam, lai Tavs gars mūs apgaismo, lai Tu ienāc mūsos un modini mūsu domas, lai Tava evaņģēlija vēsts atmodina mūsu sirdis, mūsu dvēseles, ka mēs, Kungs, Tev ticam, ka mēs, Kungs, iemīlam Tevi vēl vairāk, ka mēs Tev sekojam ar prieku, ka mēs savā ikdienā pieņemam lēmumus, kas, Kungs, ir Tevis svētīti un nes labu mūsu zemei, tautai un mūsu mīļajiem. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Šodien mēs atrodamies valsts svētku priekšvakarā. Rīt mēs svinēsim 18. novembri, un šajā vakarā būs šeit liels koncerts, kuram vispār par cilvēku, kas gribētu nopirkt biļetes, vairs nevar nopirkt. Tas nozīmē, ka cilvēki ir priecīgi, ka cilvēkiem ir pacilājošs laiks šajās dienās visiem, kuri mīl Latviju, kuri mīl mūsu zemi. Latvijas valsts svētki arī mūsu Latvijas Luterāņu baznīcā ir tādi īpaši svētki, jo reizē ar Latvijas valsts tapšanu tapa arī Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca. Starp citu, tas patiešām ir tāds vēsturisks, jo Nacionāla baznīca, kā Latvijas baznīca, pirms tam šeit bija Luterāņu baznīca, kas bija, viņi vairāk bija kā tāda Baltijas Luterāņu baznīca kopā ar lietuviešiem, ar igauņiem, arī ar Krievijas luterāņiem, un to pārvaldīja konsistorija un cāra ierēģi. Un mēs, kā Latvijas baznīca, tapām arī 18. gadā. Un mēs, kā Kristus baznīca, esam aicināti arī domāt par mūsu valsti un lūgt par to. Un mēs saprotam, ka šī ir mūsu zeme, kurā mēs dzīvojam. Un šī ir mūsu valsts, kas ar smagām pūlēm ir izcīnīta 1918. gadā un 1991. gadā. Un jāsaka, latviešiem nav citas dzimtenes. Mums Latvija ir tikai viena. Ar kādām domām mēs šogad svinēsim valsts svētkus? Svarīgi ir mums atkal un atkal atcerēties, cik svarīgi ir augsti cienīt un novērtēt, ka mēs dzīvojam relatīvi bet tomēr brīvā zemē, brīvā, apziņas brīvā zemē. Mums ir sava valsts, un mēs varam dzīvot mierā. Lāčplēša diena, kas jau nedēļa atpakaļ bija, mums katru gadu atgādina, cik šī brīvības cena ir augsta. Un jāsaka, katrai paaudzei
nākas par to cīnīties. Atmodas laiks mūsu tautai mācīja, cik svarīgi būt vienotiem, cik svarīgi priekš tautas ir stipra griba. Ja visa tauta grib būt brīva, tad nekas tai nevar stāties ceļā. Cik svarīga ir ticība. Tautas lūgšana ir bijusi centrālā abās pēdējās atmodās. Dievs svētī Latviju un palīdz Dievs visai latviešu tautai bija dziesmas, kas latviešus patiešām īpaši garīgi saturēja, saliedēja, saveda, gan, varētu teikt, gan mūs kopā tieši fiziski, gan arī garīgi. Un tieši ticība tam, ka Dievs mūs svētī, un tā ir Dieva griba, lai mēs būtu brīvi, ir tas lielais spēks, kas dod arī spēju tautai būt vienotai šajā gribā un pastāvēt. Un vēl gribās atkārtot to domu, ka katram laikam ir savi izaicinājumi, un katrai paudzei ir savas cīņas jāizcīna. Tā tas bija iepriekšējām paudzēm, tā tas ir tagad, un tā tas būs mūsu bērniem un mūsu mazbērniem. Mūsu vecvectēvi cīnījās par Latvijas valsti, mūsu vectēvi cīnījās pret nacistiem un komunistiem, mūsu tēvi iestājās par Latvijas neatkarību. Mūsdienu paudzei arī ir jāpastāv par Latviju, par latviskumu, par mūsu vērtībām, par brīvu pastāvēšanu, par to, lai miers būtu mūsu zemē. Šodien lasītā Jēzus līdzība par labo un ļauno sēklu tīrumā ir, varētu teikt, ir tā doma tur turpinās. Labā un ļaunā sēkla tīrumā. Un arī labā un ļaunā sēkla mūsu laikā, mūsu zemē, mūsu paudzē. Un cik svarīgi ir iestāties par to, lai tas labais aug. Un mans tēvs bija dārznieks, viņš vienmēr teica par to, ka tā kultivētā sēkla ir jāizstāv, un tās nezāles vienmēr ieviešās. Un, lai gan citreiz tās nezāles ir smukas, bet tās tomēr ir nezāles. Labā un ļaunā sēkla tīrumā. Man atgādina arī mūsu otro nacionālo himnu, kas bieži vien tiek dziedāta līdzās mūsu valsts himnai, proti nevis slinkojot un pūstot, zinat, ja? Un tur ir tie vārdi skaistie. Ja ik viens tik zemē sētu vienu graudu veselu, ne? Juris Alunāns un Jurjāna Andrejs. Un proti, cik svarīgs ir tas, ko mēs katrs darām. Savā profesijā, sabiedrībā, radošajā darbā. Mēs esam maza tauta salīdzinoši, piemēram, ar vācu tautu, vai poļiem, angļiem un frančiem, nerunājiet varbūt vēl par arābiem, indusiem vai ķīniešiem, mēs nevaram atļauties būt bezatbildīgi pret savas tautas nākotni. Kādu sēklu tad mēs sējam nākotnē? Kas paliks pēc manis? Vai es rīkojos kā labais saimnieks, kurš labu sēklu sēja savā tīrumā? Vai arī citreiz ienaidnieks pa klusu atnāk un iesēja nezāli, tad, kad tie pārējie guļ. Starp citu, tā tas ir noteikti, piemēram, baznīcā, ka tā sliktā sēkla ieviešās tad, kad tas, kam vajadzētu rūpēties, tas aiziet guļ, neliekas neziņas, tad atnāk un iesējās kaut kāda maldu mācība, iesējās kaut kāda tieksme, aizrauties ar kaut kādām lietām, kas postoši pēc tam garīgajā dzīvē nes, pēc tam tādas, varētu teikt, indīgas lietas. Šī Jēzus līdzība par labo un slikto sēklu ir patiešām līdzība ne tik daudz par tautu, bet Jēzus šeit runā par Kristus baznīcu. Jēzus pats šajā Mateja evaņģēlija 13. nodaļā vēlāk arī pat skaidro šo līdzību. Mācekļi vēlāk pie viņa nāk un prasa, izskaidro mums šo līdzību. Un Jēzus saka, labās sēklas sējējs ir cilvēka dēls, un tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības dēli, bet nezāles ir ļaunā dēli. Ienaidnieks, kas tās sējas, ir velns,
bet pļauja ir laiku piepildījums, un pļāvēji ir eņģeļi. Tāpat kā savāc nezāles un ugunī sadedzina, būs arī laiku beigās. Cilvēka dēls sūtīs savus eņģeļus, un tie savāks no viņa valstības visas apgrēcības un visus ļauna darītājus, un tos iemetīs ugunīgā kurtuvē. Tur būs vainīgs un zobu griešana. Tad taisnie mirdzēs kā saule sava tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un šeit Kristus paver tādu, varētu teikt, episku ainu. Pasaulē, jāsaka, garīgā ziņā, ir divi pretēju ieviržu cilvēki, kas ir pilnīgi pretējās ievirzēs. Ir valstības dēli, kuri kalpo Dievam un vēlas pagodināt Dievu. Tie, kuri stāv Kristus pusē, kuri seko Kristum, kuriem ir prieks par Dievu, kuri mīl Dievu, vai kuri mācās Dievu mīlēt, kuri mīl Kristu vai mācās Kristu mīlēt. Un savukārt jaunā dēla, kuri kalpo jaunajam, vēlas ņemt tikai sev, kuri realizē šo vēlnišķo stratēģiju. Un šī vēlnišķā stratēģija ir pazudināt mūsu pasauli, pazudināt cilvēkus un pazudināt pasauli, kuru Dievs ir radījis. Un jāsaka, cilvēkus par labiem veido Dievs, cilvēkus par jauniem padara jaunais spēks pasaulē, kā apostols Pāvils raksta vēstulē Efeziešiem, tie jaunie spēki pasaules telpā, demoniskie spēki, kas saindē cilvēku domas, padara par savu iegribu vergiem un par grēku vergiem. Kā Kristus saka Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā, viņš saka, ka tas, kas grēku dara, ir grēku vergs. Un viņš pirms tam saka, ka patiesība atbrīvo cilvēkus. Ja tu atzīsti patiesību, tad patiesība tevi dara brīvi. Un tā patiesība citreiz ir nežēlīga, viņa ir rūgta, jo tā ir patiesība par to, ka es neesmu labs. Bet, kad tu atzīsti šo patiesību, tu iedzer tās rūgtās zāles, un tās tavu dvēseli var dziedināt. Nu, lūk, tāpat kā starp kviešiem vasaras sākumā nevar pamanīt nezāles, tāpat arī garīgajā ziņā grūti ir atšķirt, kurš tad ir labais un kurš tad ir jaunais. Taču pienāk laiks, kurā atklājas, kas ir kas, un tikai tad var būt jau par vēlu kaut ko mainīt. Citreiz var būt jau par vēlu, iestājas kaut kāds brīdis, kad cilvēks vairs nespēja mainīties. Tomēr ļoti svarīgi ņemt vērā, ka mēs esam Dieva rokās. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, arī ir Dieva rokās, ka Dieva žēlastība vēl ir liela, ka Dievs ir pacietīgs ar mums un ka Dievs darbojas pie mums, pie citiem cilvēkiem, lielās un mazās lietās. Interesanti, ka šajā līdzībā minētā jaunā sēkla patiešām ir konkrēta sēkla un augs, ko pazina senajā pasaulē. Un skatoties, kas tas ir par augu, atklājās, ka tā ir latviešu valodā to sauc par reibinošo aireni. Tā sēkla, kas tur tiek minēta, kas tiek iesēta, un tas ir augs, ko angļu valodā sauc par dārneli, vai grieķu valodā par zizonija, vai arī par aira. Airene, aira. Un tas ir vairāk latīņu valodā. Un tas arī tika dēvēts par viltus kviešiem senajā antīkajā pasaulē, jo sākuma stadijā tās lapas un viss izskats atgādina pilnīgi kviešus. Tikai tad, kad viņi nāk gatavi, tad ir atšķirība. Kad kvieši un rūdzi ir gatavi, viņi tādā skaistā krāsā, bet, kad tā airena paliek gatava, viņi paliek tumša un pat melna. Un vēl arī ir tā, ka šī reibinošā airene ir tāds toksisks, indīgs augs, kas cilvēkus reibina, viņi kā tāda narkotika. Un patiesībā viņi ir arī indīga. Un vēl ir tas jautums, ka viņa pārnēsā sēnīti, kas kviešiem un īpaši rudziem rada tās augtos melnos graudus, kurus citreiz arī sauc par
velna zobiem. Un tie ir reāli ļoti indīgi, ja mēs viņus samajam, tad cilvēki var smagi saindēties un nomirt. Un antīkajā pasaulē patiešām bija tā, kad ļaunais kaimiņš savam citam ļaunajam kaimiņam iesēja šīs zāles, lai viņam būtu slikti. Tāda ieriepšana reāli bija, kad ļaunais ienaidnieks, kamēr nakts atnāk un iesēja kaimiņam šito te, lai kaimiņam ir slikti. Un tas ir tiešām ļaunais. Jūs ievērojāt droši vien tajā līdzībā, kad saimnieks saviem kalpiem liek pagaidīt, kamēr pienāk pļaujas laiks. Vispirms šeit saimnieks rūpējas, lai ravējot netiktu izrauti kvieši un raža neiet bojā. Jūs redziet, kāda žēlastība ir Dievam, ka viņš negrib, lai kaut vai daži viņa ļaudis neiet bojā lieki. Lai nenotiktu tā, ka eņģeļi atnāktu un tagad ravētu ļaunos cilvēkus no sabiedrības un paliktu tikai labiem. No vienas puses tas būtu lieliski. Mums nevajadzētu pašiem pie tā darboties. Bet citādākā ziņā varbūt kaut kur ir kļūda. Bet vēl kaut kas. Vai mēs esam droši, ka mēs esam tik labi? Vai mēs esam tik pārliecināti, ka mēs esam tie labie? Un tie sliktie ir varbūt mums kaimiņos. Varbūt kaut kur tā. Bet ja tur mēs runājam par patiesību, šī rūgta atziņa citreiz ir tāda: mani darbi nemaz nav tik labi. Manos darbos vienmēr nāk līdzi kaut kāda saindēta sēkla. Un tā saindētā sēkla ir bieži vien jau visvairāk mūsu cilvēciskajā dabā piemītošais iedzimtais grēks vai man kaut kāda tendētība vai tas sevisms, tā vēlme uz sevi, vai domāt ļaunu, vai vēl kaut kas, kas mūsos piemīt. Un tad bieži vien varbūt, kad mēs arī esam tāda reibinoša airene, un nevis tas labais kriesis, mums jau gribētos teikt, ka mēs esam tā labā sēta. Tas būtu patiešām svētīgi un labi. Bet jāsaka, kad vēl arī ir tā, kad nebā ir tā, ka visi cilvēki ir vienīgi tikai labi vai vienīgi tikai ļauni. Un vēl jau arī nav tā, ka sliktie cilvēki vienmēr tādi paliks un ka tur neko nevar darīt. Mēs visi esam Dieva radīti. Mēs visi esam Ādama, Kaina un Seta bērni. Un vēl jau arī ir tā, ka pasaulē tiek sludināta labā vēsts, lai tie ļaunā varā nonākušie varētu sadzirdēt, atgriezties, mainīties un no ļaunajiem kļūt par labajiem, no velna dēliem kļūt par Dieva dēliem, kļūt par daļu no Kristus baznīcas, par valstības bērniem. Jo mēs dzīvojam žēlastības laikā, kurā Dievs aicina pie sevis visus. Viņš saka: nāciet pie manis visi, nāciet pie manis visi. Tur vēl ir tālāk, kas esat nopūlējušies un zem smagām nastām, vai vecajā tulkojumā tie, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Nāciet pie manis visi. Viņš aicina pie sevis visus, lai mēs no tiem sliktajiem kļūstu par labajiem, lai mēs atveram savas sirdis. Un vēl varētu teikt par katru cilvēku. Cilvēku dzīve un cilvēku dvēseli ir kāds dārzs, kurā aug labas sēklas un sliktās sēklas, kurā aug kvieši un kurā aug reibinošā airene. Un ir svarīgi, ka mēs kaut kādā brīdī izraujam tās jaunās sēklas, vai pienāk laiks, ka tad, kad tās vārpas parādās, tad mēs sūtam savus pļāvējus un nopļaujam vispirms to, lai tā tiek sadedzināta un lai paliek tikai kvieši, lai ir droša barība, lai ir kaut kas, ko mēs varam pienest mūsu zemē, mūsu mīļajiem. Un jāsaka tā, ka šī cīņa pret iekšējo ļaunumu patiešām ir tā, uz kuru Dievs mūs aicina. Un mūsu valsts himnā atspoguļojas tieši šī garīgā attieksme pret savu valsti. Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēvi, tur, kur dēli dzied un tur, kur meitas zied. Un šajā lūkšanā ir ietverta šī pozitīvā nostāja, lai mūsu zeme tiek svētīta. Tā ir apziņa, ka svētības avots ir Dievs. No viņa mums nāk viss labais.
un viņa rokās vispirms ir mūsu spēks, mūsu gudrība un izdevība sasniegt ne tikai materiālu labklājību, bet vispirms laimīgu līdzās dzīvošanu no Dieva žēlastības.